Saulains un silts laiks lutina no Īrijas atbraukušos bērnus latviešu īpašumā Straumēni, Lielbritānijā. Viņi atbraukuši ciemos pie saviem dziedošajiem vienaudžiem, galvenokārt piedalīties meistarklasē, taču neizpaliek arī draudzēšanās un daudzīšanās. Bērni jau kopā pirmoreiz sadziedājās dziesmu svētkos diasporas koncertā, un tā sajūta bērniem, ka viņi var dziedāt ar vēl citiem kopā, ir ļoti skaista. Un, kad es gāju uz to dziesmu svētkiem, man bija visādi satraukumi. Bet tad, kad es sāku dziedāt, visi tie uztraukums izzuda. Man bija ļoti labas emocijas. Diriģentēm bijis skaidrs, šādas emocijas jāuztur dzīves. Nejauši sagadījās, ka tieši tajā vakarā Straumēnos notika arī brāļu Kraužu humora vakars. Arnis Krauze dienas laikā piekāpa ciemos un uzaicināja bērnus būt īpašajiem viesiem viņu pasākumā. Protams, viņa teica, jā, un es varbūt šajā brīdī arī aicinātu un ar aplausiem sagaidām mazos dziedātājus. Pusauģiem šis ir kā tāds burkāns, ko iedod tiešām, jo pusauģu vecumā ir īpaši svarīgi piemērot viņiem aizrautīgu gan mūzikas materiālu, gan arī aizrautīgus momentus, ko kora dzīve piedāvā. Un šis bija viens no tiem. Un ieraugot to lielo skatītāju pūli, kas mūs sagaidīja ļoti, ļoti atvērti ar aplausiem, un visas dziesmas garumā mums dziedāja un dejoja līdzi, bija sajūta, ka mēs esam atnākuši uz Eirovīziju. Ralfs godīgi atzīst, kļūstot vecākam, daļa lietu, kas iepriekš latviešu bērnu pasākumos aizrāvušas, vairs tik ļoti neinteresē. Bet es domāju, ka kors ir cik labi, jo tā kā tu dabū satikt savus draugus, dabū visādos pasākumos piedalīties. Un es uzzināju, gandrīz visas dziesmas, ko es esmu dziedājis, mans tētis ir dziedājis bērnībā. Pat ja bērni nesaprot kādu vārdu tur vai kopā dziedot, viņi tāpat viens no otra var mācīties, kā viņus pareizi izteikt un arī kā saprast to nozīmi. Kā arī dziedot latviešu dziesmu, bērni var iemācīties tāds jauns vārdus un frāzes un arī tādā veidā iepazīt savu kultūru Īrijā un justies kā daļa no latviska kora kopienas. Pašreiz jau tiek plānota Lielbritānijas kora viesošanās pie draugiem Īrijā. Līva Karlsona, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.